Un esiet sveicināti Ventspils jauniešu mediju grupas podkāstā Cepeškrāsns. Šo mēs filmējam vēl pirms jaunā gada izrādās, tāpēc, ka mums atbrauc viesis no Siguldas jauniešu domas, no Zini Būtisku LV, cilvēku resursu nodaļas, projektu vadības, Siguldas pilsētas vidusskolas pašpārvaldes dalībnieces, nezinu, kā sauc jūs to partiju tagad. Ideja padoms biedrine Paula Staškuna. Sveiki, priekš šeit būt. Priekš šeit uzņēmāt. Mēs pāriesim pie lēna introduction. Kas vispār ir Paula Staškuna? Kas ir Paula Staškuna? Kas tu tāda esi? Kas es esmu? Ko tu dari Ventspilī vispār? Ventspilī es filmēju Cepeškrāsni, jo mani uzaicināja. Cepeškrāsni. Bet esmu no Siguldas. Es mācos Siguldas pilsētas vidusskolā. Man ir 17 gadi. Droši to mikrofonu pagriez, tikai negriez viņu aiz šejienes. Griez viņu lūdzu šeit. Nē, nokela. Ok, būs labi. Sajies. Būs labi. Bet ko es daru ikdienā? Man nav nejausmas. Es daru pilnīgāko randumu vienmēr. I don't know. Nu jā, bet, piemēram, darbojas mums jauniešu domē Siguldā, darbojas tajā pašā Zini Būtisku LV. Trešo reizi mēs viņu marketējam jau. Nabaga Zini Būtisku. Tas neko nemāja. Jā, bet jauniešu domē es šobrīd kandidēju pa priekšsēdētāju. Es, ja nemaldos, tad 2. janvāra nedēļā būs vēlēšanas. Kā iet vispār ar vēlēšanām? Mums vēlēšanas bija savādāk, taču man ir reāli vienkārši jāuztaisa, tā teikt, prezentācija. Jāpasaka, kādas man stiprās puses. Tur tāda vīzija, kā es redzu, un tad mēs prezentējam, un tad ir tāda demokrātiska balsošana. Cik jums cilvēki tur piedalās vēlēšanās? Tā kā kandidāti, cik ir? Es nezinu. Kā nezinu? Es reāli nezinu. Es uzzināšu tajā dienā. Nē, jo zini, kas mums jau, piemēram, jauniešu domē arī diezgan tā... priekšsēdētājs iznāca pēdējā momentā, teiksim tā, ar savu kandidatūru. Viens cilvēks. Mēs esam kaut kādi 10 cilvēki. Tas ir balstiesīgie. Jā, visi ir balstiesīgi. Un brīvprātīgie? Kā tu saprast? Tādi cilvēki, kuriem nav nekādas balstības, vienkārši tur strādā kā es. Viens cilvēks, mūsu vadītāja Agija, viņai nav balstiesības. Man šķiet. Tu ir teikt, ka jums vienkārši jauniešu doma sastāv no 10 cilvēkiem? Ir 10 jaunieši un ir vadītāji, bet čeka mēs bijām vairāk jaunieši vienkārši sēdēm vairāk bijuši ap 10 vai pat vairāk cilvēkiem. Kāda vispār ir aktivitāte Siguldā tad? Kādā veidā? Kas tieši aktivitāte? Jauniešu. Es zinu to, ka jauniešu mājā ir ballītes, mums bija gada balle, mums bija ziemas balle, ko mēs arī daudz jauniešu domu iesaistamies, piemēram, vadīju. Es vadīju ziemas pasākumu. Tur vajag atcēt vaļā notus pierakstīt. Ventspils gada balle jauniešu mājā. Tas īstenībā nebūtu slikts variants. Taču mums arī ir digitālais projekts, un tam mums bija konkursi. Tā kā podkāstu konkurss, fotokonkurss. Es uzvarēju podkāstu konkursā. Es nemēģināju īsti, bet labi. Daži cilvēki... Nē, es tiešām nemēģināju. Nē, tur ir tā lieta. Es vienkārši uzfilmēju podkāstu, es pat viņu nemontēju un ieliku. Man vienkārši bija vairāk skatījumu nekā otram čalim. Viņš bija dusmīgs uz manīm. Pat ja viņš montēja viņu kaut kā centās stundas? Viņš mēģināja, viņš tiešām mēģināja. Vienkārši man paveicās to, ka... Paula atnāk un iznīcina vienkārši viss sapnis. Es viņu vienkārši ieliku mērķa YouTube kanālā vakarā, piekdienas vakarā, kas ir perfektais brīdis, kad viņu likt iekšā. Jā, algoritms ļoti izpalīdz tajā momentā. Ja silrakstnī dienā ir, tad nē. Pagaid, Ventspilī nepatīk. Sigulda ir aktīva. Siguldā viss brīdienas brauc uz Rīgu maršas klubiem. tas izklausās īstenībā pēc ticam variantu. Bet par to podkāstu, filmējums podkāstu Siguldas jauniešu domē. Siguldas jauniešu domē nav. Jauniešu jā, bet jauniešu mājā esmu viens no vadītājiem. Kas tas par podkāstu ir? Vēl viens mūsu konkurence, ja? Brīvstundai blakām. Noteikti. Konkurence. Nē, mūsu plāns ir ņemt interesantus cilvēkus Siguldā un runāt ar viņiem. Varbūt pat darīt tā, ka ir viens tā kā intervētājs un ir viens jaunietis un viens tā kā cilvēks ar profesiju, ar pieredzi, un tad vienkārši salīdzināt viņu, tev nokrita, bet salīdzināt viņu atbildes un tādas lietas darīt. Bet es tiešām šobrīd nezinu, jo tas ir tikai pats sākums. Mums vēl nav līdz galam vīzijas plānot. Jā, jūs jau esat kaut ko safilmējuši jau, vai jūs vēl tikai... Mums ir viens podkāsts. Nē,
Man liekas, bija 2 epizodes, es vēl pirms epizodes skatījos. Tas nav īsti epizodes, tas bija priekš konkursa. Aha. Bet mums ir viena epizode, kas arī bija mana konkursa epizode ar Jāni, mūsu vadītāju, ko viņš plāno radīt mūsu pašvaldībai, lai es tā kā teiktu, hei, projekts strādā un tā kā vajag turpināt šo visu. Un tālāk, es nezinu, Pēc būtības jūs strādājat tajā pašā projektā, kur strādājam mēs. Digitālais projekts, jā. Digitāls projekts. Tas ir Jums jau- mediju grupas sanāk. kaut Jā, kā jo, vietējā. jo Eiropas Savienība uztais projektu, pasaka, ka reku jauniešu mājām, hei, jūs varat uztaisīt vai krūto saturu, mēs jums iedosim pīķi, jūs taisiet saturu. Nu, labi, reku. Nu, viņiem sauž vairāk uz kaut kādu, ne tikai uz entertainment pusi, bet arī kaut kādu Izglītojošu. izglītību. Mums ir Nu, pagaid, nu, apmācības. bet mēs jau arī it kā skaitamies izglītojušais kontents. savā it kā. ziņā, jā. Jā, bet labi, mums vai arī tā kā- precīzāk vajadzētu skaitīties. Vai mēs skaitamies izglītojuši kontekstu? Bet mums cauri digitālo projektu arī iet apmācības. Tā kā mums ir podkāstu apmācības, video, foto. Ai, vēl mēs kaut kas paši tur bija. iemācījāmies, mēs visu paši liekam. Nu, mums nāk Gandrīz. speciālisti. Kā ir, te ir tāda principa, ķipa, kā strādā rozetībās, pirms tiešām sapratīs. Un mēs pēc tā Nē, tas ir ļoti labs veids, kā mācīties. Bet... Nomirstot ar pirmo mēģinājumu, ja? Nē, Nē. tur drošinātais nostrādās, cerams. Pirms paspējas nomirt jau, ja? Iespējams. Tas ir atkarīgs Nē, no viņš- tā, nu, kā ir slimnīca. Jā, viņš nostrādās, ka tev jau, zin kā, viss ķermeņa nervu sistēma jau nomirs no tā šoka. Un tas jau. Tev vēl nervi ir. Man ir, Pirms jā. epizodes kaut kā nešķiet gan labi. Man? Tu man to saki. Jā. Labi, Henriks mēs Balos. nerunāsim par to, kas notika pirms epizodes. Pirms epizodes notiek pirms epizodes. Tas ir behind the scenes. Kāds, pagaidi, tad jūs tas podkāstu princips pēc būtības it kā ir tāds pats kā mums aicināt kaut kādus cilvēkus, nu jūsu gadījumā Sigulda, mūsu gadījumā Ventspils, Jā. aicinātu parunāties. Es Jā. jau Par ko jūs gribētu. tur runājat? Mēs runājam par īsti. Mēs dažreiz ar Norbertu, manu klasbiedru, arī Sveiks, Norbert. Jā, sveiks, Norbert. Tas ir tas šausmas, kas pēc Hasselhoff izskatījās. Jā, tieši tā. Norbert, ja tu to skaties, Sorry. vēl veiksim. Bet, Ko jā, tad viņu mēs nogalināt? saprast, par ko Nā, mēs mēs runājam. mēs būs Siguldā uz jauniešu Oi, māju. Tas būs brīnums, ja viņš tur būs. Bet tur ir vairāk tas, tā kā mēs mēģināsim atrast tēmas, par iespējams, tā kā mēs paņemsim kaut kādu par finansēm, vai kaut vai priekšādātāju, paņemam vienkārši uzdāvinam viņam filozofiju. Jaunieši spēj runāt par finansēm? Mēs jā. Cik tev bankas kontā nauda ir? Šobrīd Vairāk nekā 44 tev. eiro. Vairāk nekā tev daudz. Es māku Nu. apieties ar naudu. Man ir uzņēmums, man ir Zini- jāapieties ar naudu. Tāpēc Tā, pirms mēs sākam runāt par uzņēmumiem, Reku Matīs, tev tiks dot atkal. Bet šoreiz gan, lūdzu, lai nav tā kā pagājušajā epizodē. lūdzu, lai viņš nenodeg man īstenībā garšo ķiploku maizi. Man arī, jā. Nākošai augstāk jāliek viņš. Augstāk viņš pa vidu ir jāliek. Paldies! Es tev pateikšu, ka grāģi es visādi. tā kā mamma pateikšu, zin kā, Laiku brūķēs mutu, pastulīt, viss darīs. Man liekas, bija kaut kāds pagājis aiziešu. Kāds 15 minūtes droši vien. Tas jau stāvēs šitik te. Nu, labi, lai būtu, cerams. Tā bišķiņ, lai konteksts ir pagājušajā reizē, mums bija, mēs esam piparkūks, mums bija pēc epizodes, tipa jāturpina, bija viņš sept. It kā bija jāturpina. No jā. Es redzēju, ko man Un Henriks mums rādīja. vienkārši sanāca tāda situācija, kur visi bija ļoti ietiepīgi un neviens negribēja tā kā Atvērt. ņemt ārā piparkūkus. Un viss beidzās to, ka, jā, ja te būtu dūmdetektors, tad Game over. problemātiski. Tam mums nāktos ņemt āmuru un nosist detektoru. Es pirms pēdējās, Jā. uz kādām 2 dienām, pēdējās 2 dienas savā mājā viņš sāka pīkstēt, bet es taisīju brokastis. Tas pat kā melnījiem. Nē, nē, es vienkārši cepu bekonu un es aizmirsu ieslēgt dūmu nosūcēju. Un visa virtuve bija dūmos, un tieši ļoti, Apmēram ļoti tāpat kā šī perfekti. studija. Ļoti perfekti. Kāds izdomāja no manas ģimenes, ka tam stulbajam dūmu detektoram ir jāstāv tieši pie virtuves. Bačens bija iekšā, jā. Loģiski. Nē, nu kāda cita savā Zini, ka var dabūt sodu, ja tev viņas nav iekšā, vai ne? Es kaut kā viņu noņēmu nost, pēc, kad Pagaid, bet tad nav pagaid. funkcionoja. Sodu var dabūt. Kaut ko Tā, tu labāk nevajag. Nē, es nezinu, varbūt sodu, ne, bet brīdinājumu taču. Šito iegriežam ārā. Šitas ieskatīt. Katru parasti šovos pasaka to, kad atstāja to voice notice, lai vajag iziest ārā. Bē. Šito iegriežam ārā visu.
Mēs parasti vienkārši paņemam dinamisku pauzi uz dažām sekundēm, un tad mēs saprotam, ka šis bija jāgriež ārā. Nē, vienkārši tas ir manējais, ko es pamanīju. Es skatījos kaut kādas visādas šovus, tur YouTube un tā tālāk, un tur bieži vien kaut ko vajag izgriezt ārā. Tur vienkārši, nezinu, vajag pārēj uztaisīt, parasti uztaisīt kaut kādā kaut kā tāds. Vai jūs skatāties paši kaut kādas podkastus? Es skatos, viņš ne. Viņš tikai skatās vecos suņu būdu epizodus, kas pašam aktuāls. Suņu būdu ir tik labs. Viņi ir labi, bet viņi nav aktuāli vairs. Padod ūdeni. Lūdzu. Objektīvi viņi ir zaudējuši savu aktualitāti. Nē, nu es skatos 11 gadi. Impulsīvi, es skatos, un es arī biju. Bija vēl viens kaut kāds jauns latviešu Uzlēj manam datoram virsū. Es droši. Nē. Es impulsīvi bišķiņu, es skatījos savā laikā. Es pa laikam viņu pastostu, ka es kaut ko daru. Telefonā ir. Es skatos kaut kāds true crime podcasts, kas man patīk. Nu, pareizāk ir viena true crime podcasts, sērija, ko es skatos tikai, es nevaru teikt, pēc, kad viņi ir okupantu valodā. Tu klausies krievu valodā podkastus? Nu, diemžēl nav latviešu. Nu, kāds vēl skatīties. Tā jau ir tikai valoda, manuprāt. Tas jau nepasaka, kas ir pa cilvēku. Ir kaut kāds true crime saturs arī latviešu valodā? Nē, nu man liekas, Latvijas radio, man liekas, bija palaiduši to... Par Latviju. Dzīve nav melnraksts. Bet viņi taisa par Latviju, tas ir ļoti šauri. Nē. Ploks arī bija. Dzīve nav melnraksts. Nē, tas nav tas. Nē. Bāc, es aizmirsu nosaukt tagad. Bet, ja kurā gadījumā Latvijas radio taisa arī kaut kādu šo te... trūkrājumu. Es zinu, par ko tu runā. Man liekas, tu man sūtīji pat. Jā, es tev sūtīšu te, bet es saku, bet tu tūlīt komentēs kaut ko, es jau jūtu. Viņš bija šauri, es sapratu, viņš ir ļoti šauri vērs uz tikai Latvijas teritoriju. Bet tu iet runa, come on, taču Latvija spēja izdomāt kaut ko oriģinālu. Mums tas viss kaut kas notika. Paskatīsimies uz traumu, paskatīsimies uz TTT, ja mums Latvijai ir kreativitāte. Izdomājiet kaut ko normālu. Latvijai ir pieredze to, ka viņi bieži vien... objektīvi viņi nozoga kaut kāds tur koncepts no citu valstu kaut kādiem šoviem. Nu, tas ir ok, to visi dara, tas ir salīdzinoši normāli. Bet gadījumā problēma viena, kāpēc mums nav tik daudz, netaisa tādas lietas, taču mums nav finansējums. Finansējums ir daudz, bet viņš iet kaut kādu sūdu bieži vien. Varbūt tā ir problēma, tāpēc, jo cilvēkiem viņi grib kaut ko uztaisīt, bet viņiem tāds viens, kā dabūt naudu, otrs tas ir čakars dabūt to naudu, tāpēc, jo iet cauri Latvijas tur kaut kādiem projektiem, tur ir vienkārši čakars, kur tev tajā brīdī, kad tu dabūsi to naudu, tev jau pazudus motivācija darīt. Viņiem vienkārši ir kaut kas tāds, kas tiešām interesants. Kaut kas inovatīvs. Es skatījos par to šovu, ko es skatījos, par to trūkrējumu. Tur ir tāda fīša, katra epizode nāk kaut kāds viesi, kas klausās šito visu trūkrējumu, tur runā par to. Viņi sauc zvaigznes, kas ir televīzijas zvaigznes. Iedomājies trūkrējumu podcastu, kur atnāk Renārs Kalpers, Laura Reinika. Tas būtu un viņi klausās vienkārši tur šovā. Viņi ierunāt viņu varētu. Vienkārši tur iedomājies epizode 2 stundas, kur runā par kaut kādu seriālu slepkavu. Un balto nāvi. Un ir viens vadītājs, kas par to šarī un stāsta, un viņi par to diskutē. Un man liekas, tas būtu ļoti interesanti paklausīties. Bet mēs dzīvojam Latvijā. Manuprāt, Latvija var tikai... Bet viņi negrib. Tas jūt. Mēs kaut kādā veidā, man šķiet, ka viņi mēģina kaut ko aizsargāt, bet ja tur nav īsti no kā sargāt. Jā. Ja tas ir izdomājums. Nu labi, izdomājums. Nu, come on. Izdomājiet kaut ko beidzot Latvijas radio, kur jums ir... Bet skaties, tu viņiem pateiksi izdomāt, un tad viņiem tāds, tu esi jaunietis. Matīs Cimbaļuks, Henriks Balods, numurs var saviedot, vai... smu.stenovrait@gmail.com vai mediju.grupa@attīstībasfabrika.lv Matīs.Cimbaļuks@gmail.com Es savai paslabāk neteikšu. Vai tā kā pasaka mūsējā... Paula.staskunā@sigulda.edu Nē. Tur nav ēpasta. Tu neaizmirst mūsējo draugu, kuram Gmails ir reāli. Es 6 stundā, es viņam prasu, ka mums jātais darbs kopā ir. Un kāds savs Gmails? Viņš saka, trakais bomārs@gmail.com. Es domāju, ko? Un šitā vēl CV uzrakst. Kuram tas bija pagaidi? Tu zini, kam? Kā kuram? Ar ko es sēžu angļu valodā? Ak, Dievs. Angļu valodā. Sveiciens tam cilvēkam. Kas tev ir Gmails? Trakais bomārs@gmail.com.
Mēs iesakām uz šo e-pastu nerakstīt, un e-pasta īpašniekam Es šo kontu uzrakstīšu. izdzēst. Es uzrakstīšu. Nē, es jau nepateicu pilnībā, kā tur jau Aha, kaut kā... nepateic. Nē, tur jau, zin kā parasti vēl ielikt tieši kaut kādas lietas, ir tur punkti vai tur... Jā, lielie burti. Gmailam un Jā, nav tur punkti, un nav- lielie nav- burti nav vajadzīgi. Tur nav vajadzīgi. Man Bet liekas, you viņas tās- leaked my friend's bet, email. Nē, bet cilvēki viņas liek, un arī vēl liek kaut kādas tur ētus un tādas sūdzes vēl. Nē, nu, Bet ja tu arī tāpatās uzrakstīji to cilvēku, un tev viņš vienkārši aizsūtīsies, nav svarīgi, kā tu uzrakstīji viņa e-pastu. Ja tur var būt lielie burti vai nebūtu, tur var būt punkti vai nebūtu, jo Labi. Gmailam punkti nav redzami. Karoči čau nemīst, tā pastāv neviens nerakstīs tavējo e-pastu. Kam tu ir vajadzīgs Zini objektīvi? kā, es varu būt Kas uzrakstījis. par uzbrukumu? Jo man kaut kas raksta e-pastā, un es nesaprotu, kas. Nu, labi. Nē, Svetbanks ar pensijas fondu piedāvā kaut kā. Nē, tur vienkārši tā kā sieviete. Tu sieviete uzrakst kaut kādu tā kā cilvēka vārdu jautājumu zīmu un atsūta man viens. Ko? Atsūtīšies kaut kāds QORA tai gesterāli. Nu, es negribu lasīt. Es saprotu, ka pirms 10 gadiem varbūt tika uztaisīts konts tur, ja, lai kaut ko tur palasītu, ja, un nu, man nafik to vairs Es tagad nevajag. atcerējos to reizi, kad mēs Šansēf studijā un vienkārši viņš pusstundu reāli bazarēja kaut kādas tantiņas no tur Citadel vai Riverda. Nē, man zvanīja no SKDS aptaujām. Sliktākā lieta, ko es izdarīju, bija iedevu savu numuru un e-pastu. Citāk lieta, ko tu izdarīji, tu atbildēji uz viņu Vai zvanu. ne? Nē, atbildēt nav problēma. Problēma vienmēr atstāt savus kontaktus. Tāpēc, ka. Viņi sāk Man kaut ko vēl- sūtīt. Jā, man vēl projām nāk SKDS un viss pārējais aptaujas no Kantara. Es nevaru ciest to visu. Nobloķē. Es nevaru, es nevaru, ko tu Nā, gribi. nā. Jā. Es nevaru ciest tās aptaujas. Vienkārši. Nevaru būt balts. un- Tas. Viņš nevar būt balts. Jā. Es esmu baldāks par tevi. Arī Mēs- fakts. Mēs esam radinieki vispār. Kāds tev radinieks vēl? Viņi Esam. visu Kurā vietā dienu tas radinieks cepjās. Viņi ir trešās pakāpes Nav, brālēni. viņš nevar man būt trešās pakāpes brālēns. Tā Tā kā mans vienkārši brālēns ir tavs atļauj. brālēns. Tas ir Nē, apmēram tā Mēs kā... esam brālēni. Henrik, Kāds? tas ir apmēram tādās, kā es dabūju savu krustāvu. Viņš ir vienkārši mans ģimenes draugs. Mēs vienu dienu bijām pie dīķa, visa ģimene. Viņš arī bija. Viņš vienkārši pienāca pie maniem, redz, es varu būt tavs krustāvs. mans?" Un tad tur pa dīķī vēl tipā nokristīja. Nē, mani neviens nav kristījis. Viņš vienkārši ir mans krustāvs. Pagaidā, Kristīs kā? Nu, Kristīs. Kristījā oficiāli baznīcā. Vai Kristīs tā? Nē, ģipa kā joks, kā dīķa Jā, ūdenī. jā, ar šašliku šito te, kā Vot viņš tā sauc to stienu. Jā. Nē, Šampūru. tur nekā. Viņš vienkārši paprasīja, kā, hei, es varu būt tavs krustāvs. Tas ir Simpsonos, tas ir Labi. Tonijs. Es varu būt Un tad viņš sasolīja visu kaut ko naudu, telefonu, kompi. Es atvainojos, man ir 17, to man solīja, ka man bija 7. Kur ir? Kur ir Ne man na- nauda? Ne nauda, ne dators. Kur ir nauda, Ļubovski? Atdod. Vai ne? Where's the money, Lebowski? Maita vēl īrijā dzīvo. Wow, tas bija uzdirs, ka viņš ir vecs, viņam jāmirst ir vien kā aiz ārkā, ja? Es neko tādu neteicu. Es vienkārši pateicu to, ka viņš īrijā dzīvo. Es domāju, teicu, ka viņam īsi jādzīvo, kad viņam vairs nav palicis. Es neesmu tik ļauns. Ak, Diev. Labi, ir. Pāriesim uz citu tematu. Dieva dēļ. Runājot vēl par naudu, mācību uzņēmumi. Labs veids, kā pelnīt naudu. Nē. Nē, Nākamais. next. Kā kuram ar kā, tā kā atkarīgs ir to, kāda tev ir ideja. Jo, piemēram, pagājušajā gadā man bija kompo, kas ir Tu skaidrāk izrunā. kombo. Kombo un Kompo. ja. Vombo, Tas ir- kombo. Jā, bet tas bija tāds uzņēmums, kur mēs ražojām kompostkases kopā ar audzētavām. Kompo. Un, es atvainojos, bet tā kā mēs tikām uz pavasara cita bazāra dominā, neviens viņu nepirksta, bet jo neviens negrib staigāt pa dominu ar tā kā nenormāli lielu kastu. Vēl, bet tā viņa bija smaga. Kas tur jums strādāja? Vompo, kompo, tur Umpa Lumpa vēl bija darbinieks. Jā. Nē, bija es, Olivers, Mikus un Daniels, mani klases biedri. Šogad es ar viņiem nestrādāju. Jo. Katru bija. Katru teica tas mirušais reperis. Burvīgs kolektīvs. Briesmīgi cilvēki. Nē, tur tieši ir otrādāk. Labi cilvēki, briesmīgs kolektīvs, taču jau neviens īsti neko negribēja darīt. Un šogad Tā kā labi draugi, bet. Tā kā baigi labi maigs draugi, tomēr, kā joprojām darbinieki. draugi, bet tā kā es ar viņiem nekad vairs nestrādāšu. Tāpēc, jo
tas vienkārši, tas Tas nebija ir tas viņu. pats, ka es viņiem pasaku, es ar tevi vairs nekad Tu ir nestrādāšu. labs cilvēks, bet ej tu šogad- distu un visu tavu ģimeni Šogad, hei, Vienkārši, tā kā, ej nomirst, jā. pagājušajā gadā mēs pārdevām Tur to durvis. kasti. Un tā Loks kā, ir tur. ew, Ah, es runāju. Tā kā, okay. Bet pagājušajā gadā mēs pārdevām to kasti Sigulda, bet skolas tirdziņā kaut kādai 9. klasniecei. Mums pilnībā nav nejausmas, bet mēs viņu pārdevām. Mēs pat viņu uz māju aiznesām. Bet That's quality service. Kā džentlmeņi. mēs bijām. Tas tev nav Tā kā stenogrēt. visu, ko mēs ielikām tajā uzņēmumā, mēs bijām pa nulēm gada beigās. Tā kā, Par nulēm. tā kā nebija mīnus, mēs bijām pa nulēm. Un šogad man ir uzņēmums Crunch, kas ir marinēta dārzeņa. Kas? Pumbiešu daudzīt. Okay, jā. Elite reference. Viņš to runāja par to, ka viņš Tu vajadzēja to arī pateikt, izslēgt mikrofonu ārā. Es biju domājis, kā man to izdarīt, bet es nesaprotu, kurš ir manējis, kurš ir viņai. Nu, nē. ka viņš vienalga, es vienkārši prikoļējos. Bet jā, šogad mums ir uzņēmums Crunch, ko es ar savām klasbiedriem daru. Advertising. Mums var atrast Product Instagramā. placement. Crunch SMU. Tev ir kaut kas līdz no A, krāna. ko jūs tur Man nav. vienkārši, ko jūs tur ķipa darīt? Jūs paņemat vienkārši KFC kaut kā tur visi, paņemat no to ādiņu un ķipa crunch sanāk? Nē, Vienkārši. es tev tulīt gribēju Vienkārši paskaidrot. crunch. Tas īstenībā mēs marinējam dārzeņus. Mums Viņš šobrīd šorīt marinējas gultā. arī. Viņš nevar man Katram savs, atbildēt no katram rīta. savs. Bet mums šobrīd iet vislabāk marinēta burkāni un cīpoli. Kas tādu pērk? Burkāni. Ļoti daudz cilvēku īstenībā ļoti viņiem garšo. Es saprotu sīplo. Burkāni. Burkāni. Tāpēc, jo tas ir tā kā, tu veikalā neieies un tu neredzēsi marināts burkāns. Tas kaut kas, tāds Tirgu. labi tirgu, bet cik Nē, ilgi. tu gribi, ja tu negribi tirgu runāt ar tām... Ja tu negribi runāt ar tām bābām, tad, Wow, kas tā vārdiem? Sākās. Sievietes, Atvainojiet, sievietes, sievietes, kādas bābas, Labi. sievietes. Sorry. Mēs esam tolerantā sabiedrībā vispār, jo. Nē, ok, es Es atvainojos. Es esmu. Nē, bet tā kā mēs vienkārši. Mēs negribam būt tā kā ordinārī, vienkārši marinēt parasti tā kā klasikas dārzeņus. Jo, piemēram, ja mums bija Siguldas tirdziņā, mums bija sīpoli, burkāni un gurķi. Gurķis izpirka. Gurķus neviens nepirka. Kā? A, ko tad es kopā ar šņābu tādā gadījumā? Ja ne marinētos gurķis. Jā, jo tev... Pirmie aizgāja burkāni, un pēc tam aizgāja sīpoli, un tad mēs pārdevām vienu gurķu burciņu, tāpēc tas bija pēdējais, kas mums bija palicis. Māma nopirka. Nē, mana mamma vispār tur nebija. Atnāca mamma tāda, darbie, kā jūs lāci. Nē, Malači. īstenībā. Ko tu pārdod? Wow, es pērku. Nē, mana Cik mamma labs tur produkts. nebija. Bet mēs tiešām staigājām apkārt zālēm, mēs pārdevām, mēs devām cilvēkiem pagaršot un tādas lietas, testēt viņus. Mēs neuzvarējām Kā nevienu klāt nomināciju, bet mums Kā- bija simpātijas balva no Erās siltumnīcas. Gaiklāt cilvēkiem, var būt vaļā? Nē, kraki nebija. Tas ir sasaltas stāv vispār. Es nezinu, Man nav nejausmas, kas tāds ir, bet labi. Atslēgusi. Labi atslēgas. Atslēga. Nē, bet mēs vienkārši tā kā mēs gājām apkārt, mēs tā kā, hei, vai jums garšo, vai tā kā jums piedāvā, vai jūs gribētu. Mums arī uz paša stenda bija atvērtas burciņas, kurai pagaršot. Vienīgā nianses tas, ka mums blakus stendam mēs dalījām galdu ar tām mērcēm. Rajona mērcēm. Paņēma burkānu, iemērcē kaut kādā tur ķiploku mērcē. Tas čalis izpārdeva visu gan īsti pirmajā stundā. Un viņš, viņš runāja ar žūriju, viņam tāds, jā, mēs šogad jau esam pārdevuši kaut kāds 200 pudeles. Beigās izrādās vienkārši spils, kečups vai kaut kāda majonēze tur vienkārši. Un vienkārši naķēni uzlikt pa virs, ķipā studentu mācību uzņēmumus. Kamera izslēdzās. To varēja pateikt, mums varēja pauzu taisīt. Jā, izslēdzās. Tur ir tā problēma, ka mums tagad ir lack of a technical worker. Mums, diemžēl, nav ko pasveicināt vairāk. Ja tur. tev gribās brīvdienās nākt un strādāt, Čakarēt savus smadzenes ar mani un viņu. Bez mani un maksas. viņu. jā, bez maksas, šis viss ir bez maksas, tu nāc un tu Mēs tev varēsi, varbūt pabarosim. jā, tu varēsi sēdēt aiz kameras un tu varēsi, tur, nezinu, pārslēgt kameras vai Es tur domāju, tu teiksi vārdu drūt, un es gribēju tieši teikt, ka tur ir kamera. Kas tev neļauj to Ja tu darīt? sēdi ar muguru pret kameru, kā atšķirīgi, ko tu dari tur zem, kur savas aiz muguras? Roka nemaz šitā te. Man likās, ka šis ir jauniešu mēdījis. Nu, pagaid, tas vārds būs Tad drīz mums jāsēdz bildes arī. Ne? Man vienkārši iedomājies reakcija. Kaut kāds vārds pateicis, mums tam nākamais, kur redz vienkārši ir pikseļot roku, vienkārši tiešā tad ar komentārus dod. Labi, Komentārs labi, lido. labi.
Ejam tālāk. Šito aizmirsīsim. Es labprāt īstenībā paņēmu kāds pāris minūtes. Nē, nu noliec viņu atpakaļ tur. Gatavs. Noliec atpakaļ tur. Es saku, mēs taisam pauzi līdz momentam, kad vajag ēst, pēc kad neviens negrib klausīties mūsējo mukbanga iesmāru. Godīgi sakot, jā. Jo pēc tam es gribēju runāt gan jau par, pēc tam būs par Unlocked, un tad, nu, tam pienākas cits segments jau. Es vēl pateicu, kamēr mēs esam darīt savus lietas, jūs aiziet uz virtuvi, paņemiet tēņu, paņemiet kaut kūskos un turpiniet skatīties tālāk. Šis būs vēl ilgi. Šis tiešām būs vēl ilgi. Šis būs ātrs griezums. Pagaid. Un mēs esam atgriezušies no pusdienu pauzes 5:00 vakarā. Jā. Normāls pusauģis pusdienas. Normāls pusauģis pusdienas. Bagets bija ļoti garšīgs, izrādās. Es labprāt tagad advokētotu par vēl divām. Tu neaizmirsti, ka... Pēc tam mēs iesim uz... By the way, es viņus izvēlējos savu laiku. Wow. Tad Henriks var iet šito, nafik ar šitiem Tu izvēlējies, bet es samaksāju. Es tikpat labi arī varēju samaksāt. Tu gribi vienkārši savākt visu to achievement sev, kaut vai tu samaksāji, bet naudu te vados apakaļ. Vai ne? Tu naudu dabūs apakaļ. Exactly. Tas ir tāpēc, kā Jewish tendencijas, jo. Ne tik stipri kā tev? Es tad lepojos. Controlēt. Of course. Bet vispār, varbūt, teiksim tā, cilvēkiem radīsies jautājums, no kurienes es šādu cilvēku vispār iepazinu. Kroč, mums tāda... Kā izveidojas šāda kombinācija ar cilvēkiem? Kā izveidojas šāda kombinācija ar Šāda cilvēkiem? draudzība, var teikt. Es nezinu, vai to nosaka par draudzību. Nē, es to neko nedomāju. Viss jau. Mans te nevarēja tika uz Unlock nometni, un turpat arī pieteicās Paula. Viņa. Pastāst par Unlock nometni tā sīkāk, jo es jau visu zinu. Bet pastāst plašākai sabiedrībai, kas iespējams neko nezina. Kā šoreiz būs ar to frāzi? Burvīgi, kas tur būs briesmīgi? Tur būs briesmīgi kolektīvs vai cilvēki? Nē, tur gan kolektīvs, gan komanda bija ļoti laba. Bet, jā, Unlock 25, tas bija, no manas puses, tas bija starts visam, ko es šobrīd daru. Tā teikt, pavēra man daudzas durvis. Pirmā diena bija vienkārši apbrīnojama, tāpēc, jo es atbraucu uz Ventspili. Tā kā tā ir Ventspils. Jā, brīnumainā kārtā Ventspilī notiek par spīti tam, ka viss parasti junior čumeņu saturs notiek Rīgā, jā. Pilsēta rītdien. Kāda rītdiena? Jā, bet es atbraucu, es pilnībā nevienu nepazinu. Tā, kad nebija nejausmas, kas ir Balods, kas ir Kārlis, kas ir jebkurš no līderu programmas, jo es nekam nesekoju līdzi. Un tad tu un Mārtiņš runājāt. Sveiciens Mārtiņam Šņitskovskim šeit. Jā, zini būtisku arī. Bet... Viņš nezinās, protams. Jā. Okay. Bet jā, viņi sāk runāt, un es vienkārši sāku runāt ar viņiem. Un tad mēs gan ar Balodi pirmā reize, kad mēs runājām, mēs gan sākām strīdēties. Obviously. Protams. Tā veidojas ļoti labas draudzības. Jā, tā. Vislabākā draudzība sākas strīdā, jā. Tieši tā. Lielākā daļa čaļi, kas draudzēs, tie vienkārši sakāvās un pēc tam sadraudzējās. Tas bieži vien notiek. Exactly. Bet jā, un tad vienkārši bija ļoti interesanta nedēļa Ventspils augstskolā, kur es pat nevaru paskaidrot, kas tur notika, taču tur notika tāds randoms. Kāda iegūma no šādas nometnes vispār tev ir? No kurienes tā būs? Kāpēc tas aizgāja? Tad nervi ir dirsā. Nē. Veselībā dirsā. Jā, tā 7:20 no rīta skriešana. Oi, 7:20 tur vēl ir dziesma. 7:20 dziesma. Man pastāstīja, ka šis nometnes gads esot bijis tas tāds visjautrākais. Jā. Jo parasti tās nometnes esot bijuši tādas piezemētas. Tipiskā Rīga. Zobos ir iesprūdis tas tur. Protams, uz Ventspilu šitie visi cilvēki jautrāk. Ko? Tev zobos ir iesprūdusi no maizes tas lapa. Kraš, tu vienkārši jū nēstī. Jū nēstī. Aizēj, nomazgājies. Ak, Dievs, tas saprot, tam cilvēkam, viņu uztrauc tas, ka viņam kaut kas ir zobos, viņš skrien ārpus no kadra.
Bet tagad es viņam pa kādām citām lietām pičkarējos, viņi izskatās uz Tā, davai nemalot tagad, jā. Viņš saka, šitā tev viņš precīzi saka. To nevajag. Tagad Pagaid, nemelot, es neredzēju, tagad man nemelot. vajadzēja spoguli priekš tā, es nesapratu, kurā Jā. vietā tas bija domāts. Bet kāda man bija ieguvuma, es saku, tas atvēra man visas durvis uz jauniešu domu, uz zini būtisko, kam es īstenībā pievienojos vēlāk, nekā viņš sāka veidoties. Man Par to mēs bišķiņ vēlāk, bet jā, tālāk. Jā, un tas vienkārši man parādīja to, ka Latvijā jauniešiem ir iespējas kaut ko darīt, un ir ļoti daudz viņas. Arī es dabūju ļoti labus kontaktus, kā piemēram balodi šeit. Es jūtos pagodināts. Tev balos zvan. Cilvēks, kam es varu reāli jebkurā naktas laikā, diennakts laikā uzrakstīt, un es ļoti iespējams dabūšu atbildi. Daudz maz normāli. Izņemot mans ZPD vadītājs Sāns Mātriņš, sorry, es jau tev 5. dienu ignorēju no ierakstīšanas brīža. Es tieši gribēju teikt, viņam ir tāda, viņš praktizē tādu taktiku, kur viņš vienkārši, viņš apskatās tā, ka nevar redzēt, ka ir redzēts. Viņš vienkārši Caur notifikācijām. Jā, atstāja vienkārši uz Bet snapā to nevar izdarīt. Es viņam pārsvarā rakstu snapā. Snapā to nevar izdarīt. Man snap nevajag, paldies. Tā ir Man viņš login. vienkārši ir. Man snap nav un man nevajag arī, un es dzīvoju labi. Es varētu iztikt bez viņa. No, godīgi sakot. Nīstikt varētu, bet ārtāk ir. Jā. Gaidam. Bet jā, tas, es nezinu, tur tiešām ir jāpieredz tā nometne, lai saprastu, par ko mēs runājam. Jā, it īpaši tās 7:20 no rīta. Tas bija. Rītrosums. Es negaidīju to, ka uzņēmēji darbības nometnē būs tāda rītrosme. Kur jūs skriejat apkārt, man jautājums? Mēs skrējām uz jūru. Uz 6. Es domāju, ja es skrietu apkārt augstskolu, tur jāskrien pa to čuhuņu, to mēģi, kas ir blakām, kur viss suņi dirš, un tur ir mīnlauks. Tur mums bija spēle īstenībā. Trakāks mīnlauks nekā Afganistāna. Mums tur bija aktivitāte. tādas iesvētības, tā teikt. Bija ļoti interesanti. Jo es saku, man, piemēram, liekas, ka no tās, bet īstenībā, ja tā padomā tās rītrosums, tu vari aiziet gulēt 3 naktī, pamosties 7:20, nē, ātrāk jau bija 7. Es modos 7:10. Un pēc tam rītrosmē tu joprojām jūties svaigs pat ar tām 3 nogulētām stundām. Jo vidējais, man vidējais gulēšanas ilgums bija kaut kādas Es pirmās 3 stundas. Nē, es pirmās dienas gāju gulēt kaut kādiem 11. Es godīgi pateikšu, es nepazinu man īsti kā Sibila, un tur viņi visi un līderi gāja kaut kur. Es nezinu, Pirmajā kur. dienā viss, man liekas, aizgāja. Pirmajā dienā visi kaut kur aizgāja. Es nezinu, kur viņi gāja, bet es zinu to, ka viņi ieradās ļoti vēl. Zerdgāja paļumam. Pirmajā dienā? Pirmajā dienā nē. Pirmajā dienā nē. Un tad bija pēdējā diena, bija ballīte. Oi, pagaid. Nē, diena tā 4. diena pirms prezentēšanas. Es gāju gulēt kādos 4 no rīta, un es esmu atbildīgais cilvēks par Ventspils augstskolas to čalīti, kas tur ir uzzīmēts, kur sauc Jānis, un viņš šādi baložus. Pagaid. Es esmu autors tam. Zini, ko man liekas, tu tur nebija, bet mums viens džeks uzrīkoja tusiņu augstskolas tajā, kojās. Tajā mazajā telpā uzrīkoja veselu. Viņam bija vesels DJ sets līdzi. Tas nebija tas Timurs? Jā. Sveicis viņam arī. Viņam arī, jā. Un tāds reivs reāli bija. Vienkārši. Es viņu dzirdēju. Es saprotu, ka tas nav man mūzikas, protams, izvēle, jā, bet bija amazing. Pat arī cilvēku izvēle. Es domāju, viņi rēcīt, ka viņš uzzināja viņu vārdu uzreiz tāds. Okupanti. Timurs? Viņš nav nemaz tāds. Viņš ir kaina tāds puses. Timurs ir ļoti foršs. Es zinot, vienkārši balodu. Nē, bet es dzirdēju to diskutēju, kas jums tur bija. Mēs bijām cerējuši, ka arī nākamajā Singapūras satīņas bija. Ne jau pati grupa, bet tā kā dziesma ziņā. Bet tie cilvēki, kuri ir skatījušies Enrika Instagramu un redzēja to balodi, esmu tā baložu auto, nevis to balodu, bet to cilvēku. Man liekas, kurš šādi baložus, viņš ir priecīgs. Jā, viņš sauc Jānis, un šādi baložu viņam nav problēmu. Tas ir mans darbs, nometnes 4. dienas kādos 3 no rīta. Acīm redzot, nebija darīt. By the way, Tomas zināja, ka tas ir mans darbs, jo es to uzzīmēju, kamēr Tomas tur bija. Buļķis? Tomas, Marta, es un vienu brīdi arī Aleksejs bija tur. Mēs runājām. Es pazīstu 2 no tiem cilvēkiem. Aleksejs un Tomas. Aleksejs un Tomas. Bet jā, mēs ar Alekseju runājām par kādām lietām.
Vairāk par sportu un man aiziešanu no arī sporta. nometne savā ziņā, tā ir tāda ideāla vieta, kur satikt tādus līdzīgus cilvēkus sev. Jo tu aizies uz skolu tāds... Vienlīdzīgi domājošie. Vienlīdzīgi domājoši, apmēram, jā, jo tu aizies uz skolu un tu sēdi blakus, nezinu, kādiem cilvēkiem. Tu vienkārši nepatīc cilvēkiem Nē, skolā. skaties, es aizgāju Labi, apakaļ es uz arī skolu. neesmu nekāds balta aitiņa, jā. Es nav tur iemīļots. Nē, bet es aizgāju apakaļ uz skolu un es prezentēju to nometni un stāstīju, kā man iet. Visi uz manīm sāka skatīties savādāk. Tāpēc, jo viņiem tāds... Paula, Viņi tu vari? kaut ko dara. Kas tā tāda ir? Nē, Viņi mūsu skolā iet viņi pareizi. zina, kas, tā kā, viņi zināja, kas es esmu, bet es nebiju nekad tas aktīvais cilvēks mūsu klasē. Bet tas bija mans pirmais gads citā skolā, jo es pabeidzu pamatskolu un aizgāju uz citu skolu. Jo, pamatskola ir pamatskola un vidusskola ir cita skola. Un neviens mani nepazina. Bet 11. klasē tagad visiem tāds, Paula dara šito, Paula dara to, Paula dara šito. Paula, kāpēc tu vispār dari to? Tā, kad mēs ar Kati sēžam matemātikas stundās ar Lauru arī. Paula, kāpēc tu zini būt skolā VMD? Pālēt, Jā. tu esi Raimons? Ko? Pālēt, tu esi Raimons? Nē, nē. Žēl, bet nē. Un Katē vienkārši tāds viņa dzird, ka es, piemēram, braukšu uz dienas ofisu vai es kaut kur braukšu uz Ventspili. Viņa tāds, kāpēc? Kāpēc tev to vajag? Kāpēc? Sēdi mājās, skaties seriālus un ēd ar manīm saldējumu. Skaties ugunsgrēku. Nē, viņa arī ir aktīva, bet tā kā... Nepiemin to sūdu, Viņ- lūdzu. Ko I tad? fucking hate ugunsgrēks. Ew! Tas ir tāds vienkārši, bet konvejera bullshits. No gone. Pirmās sezonas ir labas, Uz pēdējās ir beigām mēsls. bija sūds, būsim godīgi. Uz beigām bija sūds, bet tā už bija tīra. Mēs By the way, es viduvējs nedzeru to pašu sākums ūdeni, ko un viņš. sūds. Es nedzeru to pašu ūdeni, ko jūs. Baigi nejai. Ko? Es nezinu, fun fact. Tev tagad Siguldas ūdens tur ieliec, ja bija. Nē, man bija minerāla ūdens. Tas The filtrs ar sāļiem un citām Jā, ar labvēlīgām jodu. manam organismam šitām te vielām. Mangaļu ūdens. Nu, viņš tepat stāv. Kas tev stāv? Mangaļu ūdens. Viņai stāv mangaļūdens. Okay, viņai stāv mangaļūdens. Par zini būtisku, kur runājot, tas ir vēl viens Mangaļpus. Bez reklāmām. tas ir ieguvums man Man. un arī tev. Tas iegums. Nu, tev tas nav ieguvums. vēl. Ne par ko ir runa. Norberts vēl prasīja, vai es varu tā kā viņu pievienot komandai. Es pateicu, ka nē. Jo, ar zini būtisko ir tā vispār. Te tāds pavarās tāds interesants jautājums. Vai 12 Latvijas līderi var izveidot jauniešu mediju? Un pats fakts tāds, ka tur nav visi līderi. Tur ir daži cilvēki, arī ir vienkārši cilvēki. Vienkārši līderi. Nu, labi, aktīvākie jaunieši. Teiksim Vieni no- tā. Un pie kā viņi nonākuši ir? Viņi ir Tie podkasti, nonākuši tas pie ir jau- tā. Problēma nav tas, kad tā kā, mēs nezinām, ko darīt, vai mums nekas nav ieplānots, bet problēma ir tā, ka tie jaunieši, kas mēs esam, mēs tā jau esam aizņemti, un šobrīd mūsu prioritātes sarakstā nav, zini, būtisko nav pirmais. Un Jo dažiem tā kā viņš ir vispār nav. Vasaras sākumā jau likās diezgan spoži, teiksim, tā ideja. Un Diezko viņi- labi gāja. Vēl pēc tam un diezgan labi gāja. Ne, nu, tā ideja vēl, protams, ir Mēs spoži iesprūdām vienkārši. Jā, pie kontenta. kontents. Es varu bišķiņu pateikt vieglākā valodā. Henrijs bija domājis, ka tur taisīs tādu klasisku mēdīju saturu, tipā, kā, nezinu, LSM. Ķipa, Bet tur jauniešiem. Bet Jā, jauniešiem. Jā, jā. Viņi domā taisīt podkastu tikai. Nē, Tas nav ir tas fakts, ka tikai podkāsts, bet šobrīd ir Pagaidām. tas, ka mēs esam tikai fokusējušies uz podkāstu, un es nesaprotu, kāpēc. Taču tā kā tas ir mēdīja Viņu ir tik viena daudz. nodaļa, un viņu ir tik daudz, tīpaši tagad jauniešiem podkāstu ir daudz. Ar to digitālo sūdu projektu reāli. Es būtu gatavs, ja jūs taisītu kaut kādu jauniešu panorāmu no rīta. Nezinu, Tas būtu Es esmu gatavs interesanti. sēdēt, es varētu būt jums aktieris. Lūdzu, Bet jūs zināt, kā? please, Tev praksi vajag. please. Jo vismaz, man liekas, 3 cilvēkiem, gandrīz jau 4 bija, zini, būtisko biedriem bija savi podkāsti. Jā. Man, tev, man liekas, bija Enijai. Enijai Viens podkāsts. no mūsu dizainerītēm, un Mūsu mīļās dizaina. gandrīz bija Jurim. Sveiciens Jurim Ceļapīteram. Viņš joprojām lai es gribu taisīt, ne? Viņš jau joprojām grib taisīt. Bet viņam man šķiet, ka nav laika. Bet iedomājies, Viņš vismaz stāstīja savu ideju. 4 biedri taisa savu podkāstu, jā. Jā. 4 biedri taisa savu podkāstu. Nafig mums, nu, Nē, podkāsts kā Kāpēc? tāds laba ideja, bet es neuzskatu, ka tas ir viss mēdījis. Un es neuzskatu, ka mums vajag likt uz tā kā
šobrīd tīpaši podkāstam mums nevajag lielāko fokusu likt virsū. Jo jautājums ir, kas ir medijas? Tagad es nožēloju to, ka es nebiju pagājušajā sēdē un neizteicu to, ko es domāju. Taču es biju palītā. Tuvāk mikrofonu un ambalu. Jā. Es vienkārši vēl gribēju teikt, es atceros, ka viņš man stāstīja to, ka tagad galvenais fokus ir podcasts. Man pacēlās jautājums, ko darīt tiem cilvēkiem, kuriem viņu, teiksim tā, novirza tādā tev visā ziņā būtisko, ko neteicās uz podcastu. Jo, piemēram, tā paša redaktora nodaļa. Kādiem sakars ar redaktoriem nekāda sakara. Pilnībā nekāda. Vienīgi, kas varētu strādāt, ir dizains, mārketings. Dizains, mārketings un kas komunikācijas. Un atsevišķi cilvēki. Un komunikācijas. Jo es saku, man vispār nepatīk viss tā būtība tajā visā, jo tas nav medijas. Mediju galvenais uzdevums ir informēt sabiedrību. Jā. Mēs to Kurā nevaram. vietā ar podkāstu mēs viņu informēsim? Nē, Jo, labi, man arī patīk, mēs saucamies Ventspils jauniešu mediju grupā, bet no medijiem mēs diezgan patāli esam, būsim godīgi. Mums nav mediju grupa. Kā nav? Tā, kad Siguldas... Vienkārši mērķi ir gribam uztaisīt podkāstu, uzstājas, jā. Jā. Tu teici, ka tu lielākoties tur taisa kaut kā tur satura vairāk mērķī. Mērķī vienkārši ir daudz iespējas viņu taisīt. Tas ir būtībā tas pats, kas mūsējā mediju grupa savā ziņā. Nē, droši vien vienkārši nav ir, nekas noteikts kā Setting Stone, kad mēs esam mediju grupa. Vienkārši ir iespēja taisīt mēdījiem kontentu. Ko tu dari vispār, zini, būtisko, kas skaities mums atkal cilvēku resursi, ja? Esmu cilvēku resursi, es esmu projekts. Cilvēks ir resursi, jā? Cilvēks resursi. Kristīna Kornijāno, kas skatās šito, cilvēks ir resursi. Cilvēks ir resursi, bet esmu tā kā... Darbs ir resursi. Kaut kāds sociālais darbinieks, es nezinu, kāpēc, bet mani ielika tajā jomā. Es varbūt biju uzprasījos pati, bet mani tur ielika. Tad esmu projektu vadībā kopā ar Henriku. Mēs kaut ko tur darām. Šobrīd mēs neko tur nedarām. Čats, man liekas, ir miris. Cik miris viņš ir īstenībā tā. Tas mēs paskatīsimies. Un esmu Tās vienā no nodaļām, ko Henrikam nepatīk. Perfekta organizācija. Ļoti perfekta organizācija. Zini būtisko. Kur mūsu komunikācija nodaļa neko nekomunicē. Pēdējā ziņa bija 2. decembrī. Mārtiņš atsūtīja debilu stikeru. Un tas ir stikers manējais, ko tu no maniem paņēmi ar to zaķi. Wow. Ar to zaķi, kas ir ar to pulksteni. Bet reālās ziņas bija 22. oktobra. Jā. Tas apmēram viss pasaka, cik... labi. Nē, neteiksim, ka medijas ir neaktīvs. Pagājušā nedēļa vai šonedēļ rakstīja un prasīja, kad mēs varēsim filmēt podkāstu Siguldā. Jo Sigulda ir tuvāk Rīgai, citādāk viņiem būtu jābrauc uz šejieni, ja viņi gribētu. Tas ir vienkārši vieglāk. Man šeit, kad atbraukt, plus Sigulda vairāk cilvēki pazīst. True that. Un plus Siguldā ir diezgan vienkāršs setups. Bet Siguldā nav tik brīva, kā lai to pasaka. Studija. Nē, tas ziņā, ka ceļi nav tik piepildīti ar mašīnām. Uz Siguldu? Mums te mazāk ir piepildīts ielas. Nē. Pagaidi, kāda starpība var ielu Sigulda īstenībā ir diezgan tukša pa dienu. Taču viens Siguldā dzīvo pārsvarā jaunieši. Es domāju, es biju par Siguldu labāk. Es domāju, viņi tāds pats fantomu pilsēt kā mēs. Skaties, lieta jau ir tāda, ka Siguldā pārsvarā mēs esam turisti pilsēta. Tā kā lielākā daļa no mūsu ieņēmumiem ir turisti. Jā, viņi to kā mēs pilsēta rītdien. Viņš ir turists. Ar cerībām uz turistiem, lai rītdien būtu, ja? Mums ir turisti, mums ir zelta rudens, tad mums ir ziemas, mums ir bobslejs, ko var brīvi nāk skatīties, tā kā jebkurš. Ka nav jāpērk biļetes, tad ir viss kaut kādas vietas, mums ir Gaujas nacionālais parks. Kāds pelna gadījumā? No turistiem jāpelna, viņiem bezmaksas biļetes. Bet skaties, turists atbrauc, viņš gribēs ēst. Viņš gribēs kaut kur tā ir ekonomikas iegūme. Tā kā, viņš varbūt nepirks tās bobsleja biļetes, bet tajā pašā brīdī viņš droši vien, ka bobslejā tur trasē nopirks kafiju vai ēst. Viņš pateiks, sūdu man mute ar visu līdzi salika. Es jūsēju šito tev čuhuņu neēdīšu, davai paldies. Man mute ir kotlets ar... Tas ir apmēram tā kā ir manā mājā, bet labi. Bet jā, tas ir, ja viņš neizterēs vienā vietā, tad viņš izterēs citā. Un Siguldā pa darba dienu nekas īsti nenotiek, jo viens tur ir normāli daudz jauniešu. Un kur jaunieši ir pa darba dienu? Skolā.
Tā kā visi ir Tas pats, skolā. kas šeit apmēram. Jā, un tā kā darba visi nav nevienam tā kā, tur, kas nezinu, kaut kādas darbs, kuriem visu laiku jābraukā. Vai nu viņi mājās basto un vienkārši prasa vecākiem, lai raksta attaisnojums? Tā tu dari? Nē. Nē. Sveiciens vienam cilvēkam, kurš to dara. Es laiku stundām. Es arī. Es, kas, Bet country liek, es, man kad es- viens klases biedrs nav bijis uz stundām 2 mēnešus. Tas ir lightweight. Mēs zinām, Nē, viņš Seen ir worse, kaut kur, ne, seen worse, viņš ir kaut kur seen worse. Itālijā sacensībās, tāpēc es nezinu. Klases Nu, biedriem, kas jā. 3 Vietnamā. mēnešus nebija skolā kaut kur. Man arī tāda klases biedra. Bet, protams, kāda savādāk. Man slimība Kā vispār bez neattur. viņiem? Nezinu, ķipa, man nepatīk būt slimam. Ķipa, es atceros pēdējo reizi, kad es biju slims. Tāpat Jā. es atnācu uz jauniešu mēdīju grupas sēdi, uz jauniešu domas sēdi un vēl uz filmēšanu, kas bija pēc tam. Tas izklausās pēc manīm. Tas ir es pagājušajā ceturtdienā, kad man asinsspiediens uzskrēja uz augšu. Vecums, jā. Pienācis vecums, Nē, kad ģenētiskas problēmas. Un, tā kā manī māsiņa aizsūtīja mājās no skolas. Pagāja 2 stundas, pagulēja mazliet, iedzēra kaut kādas zāles, man sabarēja zālēm, un tad es aizgāju uz jauniešu mēdīju un uz podkāstu. Reāli, un es aizgāju gan uz podkāstu apmācībām, gan uz jauniešu domu. Es pat atgādinu tagad no Family Guy šo te skitu, kur katavojas tā sieviete ofisā, kur nevar saslimt, kur nedrīkst Vienkārši viņa saslimt. nesaslimst. Viņa sēž, viņa tur no tuberkulozes mirst nos, viņa saka, es nevaru saslimt, es nevaru saslimt, iet mājās, es nevaru, man jāstrādā. Nometi manu ūdeni, tagad es nevaru tikt viņam pakaļ. Nevajag arī. es gribu- Mēs netaisām reklāmas. Es joprojām atceros, kā Drūvis nolika fonā fucking kolas pudeli. Es vienkārši domāju, tas ir fucking free advertising. Nekādā gadījumā, ja rokas nos no advertising. Rokas nos no advertising. Šeit varētu būt jūsu reklāma. Jā, Rakstiet mums. Tu jau gribēji alkoholu. Alkoholis, pirms tam vajag rakstīt, mums šeit būs jūsu reklāma. Vispār mums nebūtu slikts sponsors dabūt. Jums ir viena reklāma, tur stāv jau, es nezinu, cik ilgi. Sigulda aizrāja. Nu, tu jau Yeah. es nav tik traks, lai tagad taisītu ar šito pagriezienu, uztaisītu kājas citiem pa viņu virtūšu. Tā ir mondo, ja? Tu salauzīsi gan kāju, gan monitoru. Kā kājas jau salauzīšu. Domā, Labi, potīti vai pēdu. Kaut ko tu aplauzīsi. Kaut ko tu izmežģīsi. savus sapņus un cerības uz strādāšanu jauniešu mājā. Jā. Noteikti. Kas mums vēl? Tu arī darbojas ļoti īsi par pošpārvaldi. Mēs te pirms starpbrīdī parunājām par pošpārvaldi, gan drīz parunājām, un tad es pateicu, Gandrīz. beidzam par šo runāt, un tagad es gribu atkal parunāt. Kas jums tur notiek? Zini kā, šogad pašpārvalde... Vispār jautājums, kā jums tur notiek? Ui, kā tas notiek? Es nezinu, tāpēc mums liek noteikums maina. Pasabli labāk nekā mums. Mums noteikumi nemainās. Vismaz kaut kas mainās, jā. Zini kā, Nemaina. bet gada sākumā bija tas, mēs ar Norbertu aizgājām, mēs esam tā kā jau ieskrējušies, mūsu SMU, mūsu projekti iet uz priekšu, mēs esam arī uz pašpārvaldi. Tie cilvēki, kas tajā pašpārvaldē ir, tās mūsu 2 prezidentes, es nezinu, kā tas strādā, ka ir 2 Aizlūk prezidentes. mikrofonu sev. Aizlūc viņu vienkārši. Okay. Līdzprezidents. Nē, Pabli. viņas ir 2. Nu, līdzprezidents, Nē, probably, viņas ir, viņām abām 2 ir amats prezidenta. Tāpēc es nezinu, kas tur notika, bet viņi teica gada sākumā, kad nebūs vēlēšanas, jo mēs negribam būt tāpatās kā ģimnāzija. Smirt pēc diktatūras mēs netaisīsim vēlēšanas. Nē, tā kā nebūs partijas, nebūs partiju vēlēšanas, jo negrib būt tā kā ģimnāzija, jo ģimnāzijā sacēlās vitīgākā drāma. Kāda drāma? Es pat negribu zināt, kas tur par drāmu, taču ģimnāzijā vienmēr kaut kas notiek. Man pilnībā neinteresē, kas ģimnāzijā notiek, taču es tur Sveiciens nemācos. Kalvānam, ja? Nē, šo es nevadu ģimnāziju. Sausiņa! Sausiņa! Kādas ziņā sausiņu tu atnāci kabinēt, viņai tur sausiņas stāv? Fucking šie te Nē, paši kā flintiem stāv tāds, nu, es Nē, cienājies. viņai uzvārds sausiņa. Viņa arī čekēja, kā Bērnība bija deputāta. jautra. Jā, Pagaidi, es ātri pateikšu. Kārļa mīļākais joks. Atceries, kāds bija? nē, Kāds ir vislītākais uzvārds cilvēkam? Balots. bērziņš. Nē. Nē, tas Tā. Zini kā, nagā. Nē, pagaidīšu no Nē, tev. sākumā aizmirst. Bet tagad tu, nē, vajag galvenais Antons, lai sanāktu Antons. Ej, nu tu iznīcināji joku, tu tirliņi reāli. Viņa pateica. Ai, Reiz, Antons, man sanāks vienkārši gan. Tas vienkārši Antons, gan.
Jā, bet kāds labāk, kas ir pats stulbākais uzvārds? Kad cenzūrēs viņi cenzēs, ja būs manis. Nē, Antons manis. Un tad viņš jau pasaka vēl to joku debilāko daļu. Un tad ir pie tāfeles. Pie tāfeles. tā ir labāk. Šito joku neatļauj. Pazīsti Edgaru. Edgaru Ok, labi. Atgriežamies pie partijas sistēmas. Bet jā, tā tad teica, ka gada sākumā vēlēšanas, tā kā partija vēlēšanas nebūs. Tad mēs ar Norbertu tik ieskrējāmies, sākām, hei, mēs varam darīt šito. Nē, mēs tā kā ar projektiem ieskrējāmies. Mums bija ļoti daudz idejas. Oj. 9 un 3 ceturtdaļas. Bet Man vidēji atzīmē 9 un 3 ceturtdaļas, jā. tā ir Harry Potter siena, kur viņi ieskrien. Cik reizes izgāžos nav jēga, ko stāstīt. Es zinu, viņš pat nezinu, ko nozīmē lumos. Bet... Lupus, tā ir slimība. Lumos. Es zinu, kas ir lumos. Bro, Dr. House. Bet... Māja. Māja. I'm a wizard. Turpin. Ok, tālāk. Mēs, kā jau teicu, mēs sākām kaut ko darīt, un pašpārvalde palika aktīva. Mēs pat izveidojām TikTok kontu, SPV pašpārvalde. Mēs sākām taisīt... Atkal tās reklāmas, nu. Un mēs sākām taisīt nedēļas jautājumus, kas man īstenībā ļoti daudz cilvēkiem patika. Un arī pēc skolotājs mums uzslavēja par to, ka mēs to darījām. Un turpin. Tad vienā brīdī mēs dzirdējām no citiem cilvēkiem to, ka šīm prezidentēm nepatīk, kā mēs strādājam, un ka mēs viņus noliekam nelabvēlīgos apstākļos, ka viņu idejas noliedz. Un kaut tāds mans pirmais jautājums, ka es to dzirdēju, man pirmkārt, kādas idejas? To, ko jums skolotāji pateica, ka vajag izdarīt? Tā kā iesvētības, tā ir tradīcija, nevis ideja. Tā ir tradīcija. Man ir viss aizzinājums, ka šis reāls smirt pēc tādas ceruras viskolas analoģijas, ka pašpārvalde rīko iesvētības. Pašpārvalde nerīko iesvētības. Tā ir tā klase, kas viņus iesvēta. Es viņam pazuda. Jo 11. klase iesvēta 10. mūsu skolā. Bet jums iesvētīja šoreiz? 11. iesvētīja 10. Bet kāpēc es to pacēlu pašpārvaldē, es nezinu. Varbūt tāpēc, jo tur lielākā daļa ir 11. bet nē. Es pilnībā nezinu, kāpēc to pacēlu pašpārvaldē, bet ok. Un tālāk bija tur ziemas balle un kaut kas tāds. Labi, ziemas balle ir 12. bet Valentīna dienas balle pacēlās jau gaisā, jo viņi vajag laicīgi sāk plānot. Un tad oktobra sākumā bija, hei, būs partija vēlēšanas. Given. Gada sākumā teica, ka nebūs. Un nekad nebūs. Bet kaut kā izrādās, ka mūsu divām prezidentām jau ir savākta partija. Un tikai nedēļu pēc tam viņi izsludina to, ka būs vēlēšanas. Tas tāds bišķiņš smirt pēc tādas interference. Zini, ko mēs Norberts sākumā izdomājām? Tas ir bullshit. Netaisīt partiju. Pilnībā. Jūs tur kā Hermans, jā, bez partijām, jā. Nē, vienkārši atstāt viņus. Nu tā kā, cik smiekli, nu tā kā, ja tā bija vienīgā partija, ir tikai 2 partijas. Manējā. Okay. Tur Phantom printers sāk strādāt. Phantom printers sāk strādāt. Ok. Un ir otra partija. Bet ja mēs nebūtu vienkārši, mēs savēju uztaisījām mazliet prikolu pēc. Lai būtu kaut kāda drāma. Lai būtu kaut kas, kas notiek, kas notiek SPV. Es vairāk ciest nevaru to, ka vienkārši ir kaut kāds cilvēks prezidents, kuram kaut kāds lielāks amats ir vienkārši izmanto savējo to amatu, lai vienkārši sagatavoties laicīgi, pasnot, ka šitās vēlšanas būs. Kurā viņam ir partija gatava. Wow, kāds sagadījās. Kāda iespēja, ka mums būs partija? Wow. Bet fakts tāds, mums jau partijas sastāvs bija gatavs, pirms vajadzēja pat partiju. Tā kā mums jau cilvēki bija. Tāpēc mums ir ekopadome, kur ir, tas ir mans projekts, kur tie paši cilvēki arī ir pašpārvaldes tagad mūsu partijā.
Un mēs kaut ko darām, mēs sākam lēnām reklamēties, mēs tā kā skolā atkal sāksies, mēs vairāk sāksim reklamēties, jo cik mēs it kā bija norunāts starp partijām to, kad mēs kā brīvlaikā visu ņemsim mierīgi, neviens īsti neko nedarīs. Pat ja mēs publicējām video iepazīšanās ar komandu, bet cik esmu skatījusies, otra partija neko nav ielikusi, tikai savus mērķus un komandu un kaut kas tāds. Es pat nezinu, ko viņi tur ielika. Bet jā, un tas vienkārši man pat vairs negribās to kā pašpārvaldi darīt, jo man ir labākas lietas, ko darīt. Tā kā man ir jauniešu doma, kas ir tā kā nevis skolas mērogā, bet novada mērogā. Tas ir kaut kas labāks, ko darīt, kas arī uz CV izskatās labāk. Pašpārvalde ir pašpārvaldes tāds es tur esmu tikai tāpēc, jo mēs uztaisījām to partiju un es gribu redzēt, kāds ir iznākums. Mums vēl būs šitās kā viņas sauc. Bet, debates? Jā. Man ļoti interesē, kāds būs viņu... Vai debates būs tādā pašā stilā kā mums, kur viņas nenotika? Nē, mums debates būs. Jau norunāt datumu, cik es Ja man vienkārši, es klausos, man izklausās tā, kā tās pašpārvaldes, nav gandrīz katrā skolā, bet tāda vismaz sāk parādīties tāda regulāra parādība, ka tas vienkārši ir fars. Jā. Tas ir šovs. Un es patiešām uz šitās tēmas man ir tik garlaicīgi palikt, pēc, kad es esmu tik daudz izrunājis, vienkārši runājis pašpārvaldu, vienkārši tas jau ir ZB. Man jau pašpārvaldu, man jau rokas nolaižās, man tāds, un tā kā, ko tu gribi? Exactly. Ja, piemēram, cilvēki, kas ir tajā otrajā partijā. Kā bija tavs teiciens? Kolektīvs un... Labs kolektīvs. Briesmīgi cilvēki. Vai kā pretīgi cilvēki. Pirms vēlēšanām un pirms visa tā, ko viņas bija pateikušas par mums, mēs runājām. Tā kā viss bija chill, mēs starpbrīžos runājām, viss bija labi. Pēkšņi es viņai paieku garām, nevārda man, viņa pat neskatās uz manīm, redz. Okay, es saprotu, mēs esam konkurenti, bet still mēs varam būt normāli cilvēki. Mēs varam sarunāties, nekas jau nebūs. Es to neizmantošu nekādā veidā pret tevi, taču man nav ko tur izmantot. Es neesmu tāds cilvēks. Tā kā es vienkārši, man jau paliek vienalga par to pašpārvaldi. Kad drāmas dēļ nolaižas rokas no darba. Tāpēc Plus mums skolā tik daudz lietām saka nē, kam reāli lielākā daļa citiem skolā saka jā. Es vienkārši padodos uz mūsu skolu dažreiz. Jo mums aizliedza braukt ekskursijās, kas nav tā kā mācību braucieni. Viņa klasē arī. Nē, mums visai skolai aizliedz. Jā, tas tev nav vienai klasē, tev ir jāiesniedz apraksts par to ekskursiju, cik es saprotu, cik skolotāji mums audzinātāji stāstīja. Un tad vadība izvērtēs, vai tas ir mācību brauciens vai nē. Cik ļoti mums pabeidzās to, kad pirms to izsludināja, mēs aizbraucām uz paintball. Kā tik nav tā, kad vienkārši kāda klasa sataisīja sūdz un tā arī problēma. Ļoti iespējams. Pilnībā iespējams. Represijas. Viena aliņu uz visiem. Tu zini, tev būs jāgriež ārā tas, ko tu pateici. Tev būs jāgriež ārā tas, ko tu pateici. Par to, kas notika klases vakarā. Tev būs jāgriež tas ārā. Tas, ka tu man to saki, arī būs jāizgriež ārā. Nē, to var atstāt. Es nesaku tieši. Nē, zini kā, es pat... Tu atspārīs vienkārši. Es nezinu. Nē, jau es bet kāds no skolas. Man dažreiz uz to skolu visu, es vienkārši nesaprotu, kas tur notiek. Sabiedrības priekšā tā nenotika. Es jau arī pats esmu par to, lai es runāšu tām lietām atvērt to, kad skolas vadības ir šitā vismāk grīzes ārā, tāpēc... Viņi vienkārši lielākoties negrib neko darīt. Vienkārši tā lieta ir, ka skolas administrācija ir mudaki. Viņiem dažreiz reāli vienalga par skolēnu. Būsim godīgi. Tā kā, kura skola atļautu skola 20, 30, ja viņi redzētu, kāds ir iznākums? Neviena. Bet tā kā... Izglītības ministrija teica, skolotāji piekrita un viss. Pat jau lielākā daļa... Nē. Izglītības ministrija pateica, ka vajag, un skolotājiem nav izvēles, kā pateikt jā. Es saku, viņiem nav izvēles pateikt nē. Nav izvēles vienkārši atbildēt. Viņiem vienkārši nav izvēles. Exactly. Tāpēc šo lielākā daļa skolotāju vienkārši pateica, ka skola 20, 30 jēga. Plus, tā kā viņi pat... Mēs bijām testa trusījuši.
Tāpēc Mums jau viņi arī bija viņu tāds. neizmēģināja. Viņi vienkārši viņu ielika un katru gadu viņi kaut ko maina. Pat ja nav iziets pilns kurs viņam. Mums laikam latviešu skolotāji arī laikam taču čakarējās to, ka ķipa stāsta, ka tā skola 20, 30, kā man viņi ZB jau. Es laiku kaut ko jaunu, un pēc tam viņi grib, lai mēs kaut ko zinām, jau zinām, kas vēl nav paspēc izņemt. Es nebiju tik ļoti pret skolu 20, 30, līdz kamēr es dzirdēju manas audzinātājas fizikas skolotājas viedokli. Pirms skolu 20, 30 bija tāda situācija, ka visas STEM nozare, tas ir fizika, ķīmija un bioloģija, bija reāli sakārtotas. Tā, ka sakārtotas, ka visi zināja, uz ko mācīties, un visi zināja, kā mācīt, un kā visi mācījās vienu. Un visi mācījās, roughly vienu. Būs, of course, jā. Un tas bija tas pēdējais gads, kad viss tika sakārtots, un tad skola 23 vienkārši viss nomāja. Kur viss ir pilnīgākajā besakā. Paldies, mīļā valsts. Paldies, mīļā valsts. Paldies, mīļā valsts. Paldies, mēs arī, man liekas, teiksim. To es nebiju kaut kad pateicis sen apakaļ. 10. klasē, 11. Paldies, mīļā valsts. Man liekas, kaut kad bija kaut kad pateicis. Tas, man liekas, tikai kodbukā. Es saprotu eksperiments, bet tā kā izdari pilnu kursu eksperimentam, nevis pēkšņi maini kaut ko. Jā, eksperimentā neuzrakst no sākuma rezultātus. Vai ne? Zini, kā ir... Tu uzraksti hipotēzi, nevis rezultātus. Cik tas ir eksperiments, ja tu actually ar kaut ko riskē? Tas jau vairs nav cik eksperiments. Tas ir risks vienkārši. Tas ir vienkārši risks. Tas eksperiments jau ir tā, ka tu izdarī vienu lietu, tu viņu pārbaudi. Un tad droši pārbaudi. Jā, bez kaut kādiem riskiem. Jā, un tad tu pasties uz secinājumiem, pasties uz novērojumiem, secini kaut ko, un tad tu kaut ko pamaini. Nevis tā kā tev aiziet 1 gads, un tad, šito vajag vēl. Labi, tālāk, un tad aiziet nākošais gads. Pieliekam vēl šito. Un tad ir 3. gads. Varbūt šito vispār ņemam nost. Nav vajadzīgs, jā. Man nepatīk tas, kad skola 20, 30 vairāk ir uz STEMu. Tā kā... Un sociālām zinātnēm atstāja pilnīgi neko, jo... Un lēnām pat arī radošajiem atstāja lēnām neko. Tāpēc, ka, zin kā, tagad viskaļāk bļaujas STEM nozari, ja? Es atceros, bet mums visiem nevajag būt matemātiķiem, fiziķiem un dakteriem. Bet pagaid, beigs STEM nozara kliegt. Var cerams, jā. Nākošā nozara, kas bļaus, būs jurisprudence, pieņemsim, jā. Ko tu mēs tagad ņemsim skolu 23 un griezīsim tā, ka mums nāk juristi vairāk ārā, Pagrieziet viņus atcēlas līdz pusēm. Jo, piemēram, tas, kas mums darās ar sociālām zinātnēm 2, mums ir 8. maijā pēdējais zvans, piekdienā, jā, 9. 10. datums, 11. maijas sociālās zinātnes 2 eksāmens. Šitik daudz laika, lai gatavotos, šitik. Sociālo zinātņu skolotāji, es pieļauju, ja nāks uz cepeškrāsni par šo arī skaļi lamāsies, cerams. Es gribu, lai viņi nāk. Bet tikai nākamreiz es nerunāšu šī sūta mikrofonā, kurā neko nevar dzirdēt, kas viņi uzliek šādi. Mēs runāsim tā, ka šis būs pa vidu, un mēs varēsim, tāpēc, ka ļoti labi var dzirdēt, un viņš labi var dzirdēt. Un čakarējas klāt šis epizodes. Es vienkārši nevaru. Labi. Nemūdi. Tas ir labi, ka mēs... Es nesaprotu, kāpēc mēs tik ļoti... es nezinu, tagad tu redzi kādu cilvēku, kurš ir radošs, kurš pelna ar radošumu, kuriem tur glez, tur mākslinieks vai kaut kas tāds. Aktieri un visi tie. Tā tālāk. Tas ir tā kā, tu pasties uz to, un tā kā, ja tev ir bērns, tu nekad neteiktu savam bērnam, lai viņš ir aktieris. Tu viņu līdz galam neatbalstītu, jo tu pats neredzi, kā tur var nopelnīt. Pat ja ir ļoti daudz aktieru, kurus mēs pat nezinām, un viņi ļoti labi nopelna. Tā kā es nesaprotu, kāpēc tik ļoti nosoda tos cilvēkus, vai skatās uz viņiem savādāk, jo viņi ir radošie. Nevis viņš ir kaut kāds ārsts, dakteris vai kas. Es vienkārši neredzu, tāpēc, jo visi tagad spiež uz to STEM, bet tas, ka visiem vajag būt STEM, taču ir cilvēki arī, kuri ir radoši. Tas, ka problēma ir, to jau neviens neapšauba, bet vai šis ir tiešām tas, kā tā problēma jārisina? Nē. Exactly. Un uz to mēs varētu labprāt pabeigt. Un šīs tēma ir... pasūtīšu tevi 2. Jā, hella drēgt. Labi, tālāk. Ko tālāk? Nav tālāk. Mēs arī beigsim, visticamāk, jo viņam, man liekas, jau drīz apniks runātiem. Man bija tik daudz, ko stāstīt. Jauniešu mēlu. Viņai ir dienas grāmata kaut kāds... Hiperīsi.
Pusauģis ies grāmatu kaut kādu. Tā klāde, tā ir mana klāde. Bet lūdzu tā, ka kamera arī tevi redz, jo citādāk mums ir... Kamera arī mani redz, tūlīt. Jo, zin kā, jo lieta ir tāda, Jasmīna atnāk uz epizodu, viņa rāda saviem elementiem un pagriežās ar muguru pret kameru. Šitā te apmēram runā. Jā, manējā teatrālā skolotāja, kas man neieredz, būtu vienkārši no dusmām iebļāvusies, ka cilvēks cēlā kadrā pagriežas ar muguru. Kas tiekšā? Tur ir ūdens iekšā no Siguldas. Siguldas ūdens. Manas mājas ūdens īstenībā. Es labāk viņu nestikšu. Filtrēts. Bet šī klade ir ļoti interesanta ar to faktu, ka tur ir Jā, atcer vaļā izlasa. Droši, tur nav man nav ko slēpt. Tur arī Balods ir rakstījis. Es tieši to gribu atrast. Jā, viņš kaut kur tur ir aizstāv. SMU idejas, Unlock 25. Tālāk, kas ir tu? Kombinatorika. Kombinatorika. Hei, tālāk ir tu. Jā, tur ir viss kaut kas no... pirmais podcasts. Jā, no zini būtisko līdz manām idejām, līdz nākošais. Tur arī esmu janvāri ieplānojusi. Bet jā, tur ir viss. Un es vienmēr man viņi ir līdzi, lai kaut ko pierakstītu. Plānotais mans labākais draugs, jā. Jā, tālāk ir šis. Tā varētu būt labvēlīgā tipa, man liekas, kāda dziesmas nosaukums. Pilnībā nebrīnos. Bet šis tas ir no sacensībām. Es biju Itālijā nometnē uz Ziemeļdīvas laikos, jā? Nē. Biežāk pēc izmēra. Nē, tie, tā teikt, bebs, viņi ir Viņi ir tādos izmēros, tāpēc, jo tu viņu tā kā vēl sacensībās, bet šis nav mans. Viņam arī bija paraksti virsū, bet kāds viņu izmazgāja un tie paraksti pazuda. Bet jā, Slikti, tā ir nav tā labi tā droši vien, ka bija es. Bet tas ir no manas, tā teikt, pagājušās dzīves, jo es biju sportists, es biju Ziemeļdivsīņas Latvijas izlasē un gan biju uz junioru olimpiskajām spēlēm. Bet kaut kā sistēma nobruka un es pats nobruku. Datorsistēma? Nē, sirds sistēma. Sirds sistēma. Nu, veselības traucējumi. Jā, un es nekur netiku. Bišķiņ iejūtīgāks, tu neempatiskais, briesmoni. Jā, man sirds sistēma nojaka. Tu pagriezies ar sānu pret kameru, es tev varētu atslāņot par šito. Jā, tas ir tāds, tas ir... Labāk šādi, tas jā. Kuse. Jā. Un tad tā putele, tas ir no cita bazāra, kad es prezentēju Unlock nometni. Un tas bija tāds, man šķiet, kad atskats uz manu vasaru, ko es ļoti, ļoti novērtēju, jo es skatoties prezentēju to nometni, man bija pilnībā cits tā kā, skats uz pašu nometni un arī uz to, ko es nākotnē daru. Un es dabūju ļoti labas atgriezeniskās saites no tās nometnes, no prezentācijas. Jā. That's my 3 things. 3 lietas man zāļu skapītī stāv. Un no šitās nots es sūtīšu tevi dirst, tev apakaļ uz Siguldu. Paldies Dievam. Un sevi tālāk pa dzīvi uz mājām. Jaunajā gadā. Jā. Nē, bet iznāks jau pēc jaunā gada. Pēc jaunā gada iznāks, bet... Nav svarīgi, mēs filmējam uz priekšu. Sveici, tagad mēs esam 2026. gadā. Sveiciens jaunajā gadā. Pat, ja gadā. pulkstens rāda man 28. decembra vakaru. Nav svarīgi. Paldies, ka noklausījāties šito visu mūsējo... Priecīgs nākošos Ziemassvētkus un priecīgi nākošo bumināšanu. Paldies par mūsu bumināšanu. Daudz laimes dzimšanas dienā. Jā, daudz laimes visiem, daudz laimes jaunajā gadā, daudz laimes, ja jums tur, izdevās, uzrakstīt pārbaudas darbu un nebūt izmestam no skolas. Uzreišanās. Tu kāda references vai tagad? Nē, vienkārši. Labi, beidzam, beidzot. Vienkārši. Ok, beidzam. Paldies. Check it.